Ir pagājis tieši 1 mēnesis, kopš iepriekšējo reizi viesojāmies pie sētniekiem, kas piedalās Eko Baltija vide pilotprojektā. Bet šodien dosimies pie viņiem, lai noskaidrotu, kā mājsaimniecībām ir veicies ar atkritumu šķirošanu. Ir pagājis mēnesis, kopš tikāmies pagājušo reizi. Kādi ir tavi novērojumi saistībā ar biomiskastēm? Vai ir izdevies šķirot labāk un pareizāk mēnešu laikā? Vienu mirkli likās, ka visi tagad izaudzināti un prātīgi un gudri, bet vakar atkal bija samests tas, kas nevajag. Tas, kas vajag, bet nepareizi visiem maisiņiem un tam līdzīgi. Tā kā tomēr vēl ir ko darīt. Bet atskaitot to vakardienas incidentu kopumā, vispār bija ļoti labi. Varbūt tāpēc, ka mazāk cilvēki tagad vasarā, bet vispār brīnumaini labi bija. Tātad mums ir 2 varianti, kā risināt. Vai nu mazāk cilvēkus, vai nu labāk šķirot. Ir vietiņas, kur varbūt es esmu pamanījusi vairāk, bet, ja tā godīgi, tad cilvēki vēl nesaprot īsti. Jautājums, kā vispār ir gājis ar tiem bioatkritumiem mēnešu ietvaros? Var teikt, ka ir labi, bet pamaz. Pamaz? Pamaz. Cik daudz tev gribētos, lai būtu? Vairāk. Tātad joprojām cilvēki met zaļajā konteinerā arī bioatkritumus? Jā, tieši tā. Vai vari īsi izstāstīt, kas tad īsti ir bioatkritumi un ar ko tie atšķirās no parastajiem? Pirmkārt, viņi atšķirās ar to, ka viņi ir bioloģiskas izcelsmes atkritumi, un tur ietilps ne tikai pārtika. Faktiski no pārtikas var mest visu, izņemot kaut ko šķidru. Ja? Bet tāpat var arī kaut ko no zaļumiem paravēt un tad izmest ārā. Bioatkritumi ir tie, kas sadalās. Pūst? Un pūst. Tieši tik vienkārši? Jā. Nu tad jautājums, kas varētu būt tas mazais motivējošais faktors no tevis, lai cilvēki sāktu vairāk šķirot bioatkritumus? Dzīvosim dabai draudzīgāk. Ir cilvēki, kas nesaprot, kas sadalīsies dabā, tas neradīs kaitīgumu videi, un tad mēs samazināsim lielos atkritumus, un tas būs dabai draudzīgāk un arī maciņam izdevīgāk. Kādus ieteikumus tu dotu cilvēkiem, kas tagad sāks šķirot savas biomiskastes? Ko es varētu ieteikt? Ir jāsāk. Galvenais ir organizēt virtuvē to uzkrāšanas to daļu. Ja? Pārējais izmest ārā, tas jau ir ar vienu roku, var teikt. Saņemties, sadalīt mājās un izmest pareizajos konteineros. Laila, pēdējais jautājums ir visgodīgākā atbilde man no tevis ir vajadzīga. Kā tur ir ar tiem bioatkritumiem karstumā? Maija mēnesis ir bijis rekordkarsts Latvijā šeit, un tātad, ja nu kādreiz tie bioatkritumi smiržos, kā mums teica kāds cits no sētniekiem, tad tas nu būs tagad. Kā jums ir gājis ar šo? Es neteikšu, ka man pārāk. Ir tārpiņi ir parādījušies, bet tāds īpaši cirtīgas smakas vēl nav. Bet redz, tārpiņi parādījušies, sliekas visiem makšķerniekiem patiks? Jā? Es domāju, ka jā. Mums ir laimējies, ka mums tā vārtrūma ir diezgan tāda pavēsa, ārā ir karsts, un tur ir kāda mušiņa lido gan, bet nesen mums nomainīja pilnīgi uz tīru konteineru, tagad arī mušiņas nav. Smakas, es neteikšu, ka viņas ir ziemā tāpat smagāk. Smaržo, jeb, kā saka, smiržo. Smiržo? Jā, tieši tā. Diemžēl šis jautājums ir jāatbild ar jā, kad jā ir, un īpaši karstajās dienās parādās nepatīkams aromāts, kas varbūt nedaudz iedzīvotājiem arī traucē. Man tev ir piedāvājums, kā lai cīnās ar to smaku. Hop, biomaiss, lielais, pašam konteineram. Tas ir ļoti labs un pozitīvs lēmums. Tas tev? Paldies! Super. Šito liekam iekšā konteinerā, tad, kad konteiners ir tukšs, un vajadzētu smaržot mazāk tam visam. Cerēsim, tas būs pozitīvi, cilvēki to novērtēs. Skaidrs, ka mums vēl ir kur augt ar savām atkritumu šķirošanas spējām. Bet, ja tu vēl šaubies, kā pareizāk vai vispār vajag sākt šķirot, tad beidz šaubīties, sāc darīt. Un tad jau vai smiržos vai nesmiržos, to tu noskaidros pats.